Esiet sveicināti, bowling draugi. Tuvojās mums 19. sezona. Gribēju jūs tātad iepazīstināt ar jaunumiem, kādi mums sagaida jaunajā sezonā, pastāstīt par mājaslapu, kas kā parādīt jums, kā ātrāk un vieglāk atrast informāciju. Un tad sāksim, ja, kas mums ir jauns. Atrodamies mēs galvenajā lapā mājaslapas. Tātad, ja mēs vēlēsim, mums sāksies sezona jaunā līgas, un ja mēs vēlamies apskatīt informāciju par 19. sezonu, par tieši interesējošo jums divizionu, tā kā mums nonāk pie šīs informācijas, mēs spiežam uz pogas amatieru bowling līga, un mēs nonākam tad sadaļā nonākam lapā amatieru bowling līgas, kur mēs redzam tātad šie spēlētāji, kur ir nospēlējuši amatieru līgā vairāk kā 1000 spēles. Un tad apakšā, ja mēs šeit redzam turnīru tabulas jaunās, es jau viņas esmu izveidojis, ievadījis jaunos datus, platinum, gold, silver, bronze. Un tas tieši šajā sadaļā amatieru bowling līgas jūs varat iziet, un tas ir viens veids, kā iziet uz jums interesējošo divizionu. Otrs veids ir caur menu, nospiežot labo pogu, šeit jūs redzat platinum, gold, silver, bronze. Un šeit blakām būs vienmēr pielikts datums, kad es atjaunošu statistikas datus. Es vienmēr pievienoju klāt jauno datumu, lai cilvēks zina, ka šajā datumā ir atjaunota informācija. Tātad uz šīm sadaļām jūs varat nonākt arī caur menu, caur amatieru bowling līgas lapu. Vēl viens veids ir, tagad būs no šīs sezonas, arī pagājušā sezonas beigās jau bija spēļu protokolos būs atrodams saucamais QR kods, kur jūs noskanējot savu telefonu, tad varēsiet uzreiz automātiski savu telefonu ieiet jums interesējošajā jūsu divizionā, un tad tur jūs arī redzēsiet visu aktuālo informāciju, kas ir tieši par jums, par jūsu divizionu. Tātad, kā mēs amatieru bowling līgā, kā mēs varam nonākt uz savu divizionu. To mēs varam izdarīt, tātad, ja jums interesē, piemēram, gold divizions, mēs to varam izdarīt, spiežot uz šo ikonu, ja, platinum divizionu, tad spiežot uz šo, silver uz šo, un bronze uz šo. Mēs spiežam uz gold ikonas, uz logo, ja, un mēs nonākam tad gold diviziona sadaļā. Ko mēs šeit redzam? Tātad šeit ir augšā atrodas menu, turnīra tabula, statistika, protokoli, iepriekšējie čempionāti. Ja mēs vēlamies apstīties turnīra tabulu, mēs spiežam uz viņu, ja, tas tepat apakšā arī atrodas, lūk, šeit ir komandu izvietojums. Viss ir pa vecam, ja, neko es īpaši šeit daudz nemainīju, lai cilvēki ir pieraduši, zin, kā lietot šo tabulu, es vairāk arī šeit neko nemainu. Šeit ir nākts papildus tabiņš, ja kvalifikācijas kārtas rezultāti katrā divizionā ir atrodams šis tabs, ja, tad mēs nospiežam un tad mēs redzam kvalifikācijas kārtas rezultātus. Un tad tiks sadalīti arī pa divizioniem komandas. Pirmā kārta, ja, tad mēs ejam lejā. Šeit būs mums atrodami spēlētāju rekordi, visi, kas būs pirmajā kārtā, ja tiks atzīmēt, kad spēlētājs būs rekordi, tad viņš tiks, tātad šeit varēs viņu atrast, viņa rezultātu. Ejot zemāk, šeit būs atrodama kā arī iepriekš informācija būs tabula par vidējiem komandu. Un tad varēs salīdzināt, ja, par nedēļām, kā mainās. Un zemāk tad šeit ir aktuālā informācija, kur jūs atradīsiet gan spēļu grafikus, gan eļļojumu, gan reglamentus, gan protokolu. Šeit arī pirms sezonas raksts. Un video par ABL statistikām, tur
ko es sarakstīju dažādi tur video paskaidrojuši. Un tad būs tāpat kā sanāk individuālais reitings. Spēlētāji 1-4 spēļu rekordu, pagaidām šeit stāv 18. sezona, bet tur nomainīsim uz 19, kad sāksies līga. Pēc pirmās tūras būs bišķi iekavēsies rezultāti, jo tur ļoti daudz šīs tabulas ir jāpārveido un jāsavad jaunie kodi, un tāpēc šīs statistikas iespējams, ka vēl pēc pirmās tūras varbūt arī vēl nebūs aktīvi. Spēlētājiem komandu rekordu tūrēm. Šeit mēs atradīsim katrā tūrē. Mēs redzēsim, komandu rekordi un individuāli, ja tiks kāds pārspēts kāds komandas rekords vai individuālais, tad mēs varēsim arī atrast šo informāciju pēc pirmajā tūrē, tad būs otrā, trešā tūrē un katrā tūrē, tad mums pēc tam laika gaitā būs ērti, cilvēki varēs ienākt un apstīties, kurā tūrē tieši viņam bijis ir rekords. Komandas vai individuālais, tālāk nospēlēto spēļu skaits ABL. Šeit jūs redzat, cik katrs spēlētājs ir nospēlējis amatieru bowlingu līgā. Ievadot tātad šeit vārdu, jūs varēsiet sevi uzreiz ātri atrast. Top 10. Šeit, top 10 šīs tabulas arī tiks atjaunots pēc pirmās tūras tiks ievietots. Komandas sastāvi ir atrodami katras komandas profilā. Tur jūs varēsiet atrasties par spēlētājiem informāciju. Komandu rekordi šeit atrodam, būs arī tagad ko stāv vecā informācija, man liekas. Mēs paspējis salikt, ja visu tieši Gold Fanatics, pastīsim. Jā, šo es vēl neesmu nomainījis informāciju. ABL labākais 1 spēles rezultāts, 4 spēļu rezultāts. Komandu statistika tāpat, kas bija arī iepriekšējā sezonā. Vēl papildus iespējams pievienošu statistiku, kur būs redzams vidējais katru divizionu. Sanāk pēc katras tūras, kāds vidējais ir visā divizionā, un tad jūs varēsiet salīdzināt to līmeni vai platīnu, un tiešām ir tas pats labākais divizions ar augstākiem rezultātiem, vai varbūt Goldai labāki rezultāti. Tas vēl var izstrādāt stadijā. Un tas īsumā, un vēl zemāk tad būs šeit atrodami spēļu protokoli, atvērsiet pirmā tūra, pagaidām tabulas nav pievienots, ja protokoli nav. To jūs varēsiet redzēt protokolu spēļu. Un zemāk ir šī vēsture, spiežot uz šo pogu, ja jūs nonāksiet konkrētajā sezonā. Un tad runājot par komandu profiliem. Komandas sastāvs, ja mēs nospiežam šeit, mēs redzam amatieru bowling līgas komandas nospiežot uz šo pogu, mēs nonākam amatieru. Šeit ir sarakstā amatieru bowling līgas komandu sarakstā, cik komandas tad piedalās, jāredziet 32 komandas. Un šeit zemāk ir sarkano komandas, kuras beigušas dalību amatieru bowling līgā. Diemžēl šo sezonu vairs neturpina dalību komanda RTU, NB Tauriņi un komanda Lurso. 3 komandas, kuras vairs nepiedalīsies amatieru bowling līgā. Un šo 3 komandu vietā dalību līgā uzsākušas komandas DAX, kuras sanāk saucās, ja jūs atcerieties Sigus DAX Nika, Dynamite. Komanda jau pazīstam, jau no pirmajām sezonām spēlē. Un 2 ir pavisam jaunas komandas, tā ir komanda Relax ar 3 X-iem un komanda Strike Zillas. Relax komanda un Strike Zillas 2 jaunas komandas. Tātad, kā strādā šī sadaļa, ABL komandas statistika. Mēs nospiežam uz interesējošo komandu, un šeit ir komandu profils. Spiežot uz šīs saites, mēs nonākam komandas profilā.